Mieram tuvu piedāvā raidierakstu. Vai ticēt ir normāli? Kā šodien ticēt? Kā šodien lūgt? Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Esiet sveicināti, mīļie, mieram tuvu draugi, kas mūs klausāties, kas mūs skatāties. Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Pa brīdim es aicinu kādu jauku cilvēku uz šādu sarunu, jo es pati gūstu no tā stiprinājumu, aprunājoties ar kādu cilvēku, kas uz jautājumu, vai šodien ticēt ir normāli, saka jā. Jo skaidrs, ka šobrīd tā kā sabiedrībā globāli tā atbilde nav tik pašsaprotama. Lūk, un Anda, liels paldies, ka tu piekriti šodienas sarunai. Anda Aleksandrova, jauniešu darba Rīgas arhidiecēzē koordinātore. Sveika, Anda! Pirmkārt, jāsāk ar sasveicināšanos. Man šķiet, es redzēju to sludinājumu pirms kaut kādiem gadiem, ka Rīgas arhidiecēze meklē cilvēku, kas koordinēs darbu ar jauniešiem. Un es atceros, es toreiz tik ļoti nopriecājos, ka beidzot, ka būs tas tiešām, un vēl domāju, kaut nāktu kāds ar entuziasmu, ar idejām, ar jauku sirdi galu galā un ticību, ka tiešām varētu iedvesmot jauniešus. Vai tu atceries to brīdi, kad tu ieraudzīji to sludinājumu, cik ātri tu pieņēmi lēmumu un kā tas beigās ir mainījis tavu dzīvi? Jā, es atceros, man to sludinājumu atsūtīja kāds priesteris, kuru mēs kopā organizējām Oāzes nometnes, Erdnis Mazaļevskis, ar jautājumu, varbūt, ka mani tas interesētu. Nezināju neko, vispār nezināju neko. Zini, man jāsaka godīgi, tajā brīdī, kad es parakstīju līgumu tad es rakstīju Wikipēdijā un meklēju, ko nozīmē kūrija. Jo man nebija nejausmas, ar ko es vispār parakstu līgumu un kas tagad notiks. Bet gatava es biju tam, jo patiesībā es tieši gadu biju tādās pārdomās par savu iepriekšējo darba vietu, un es sapratu, ka tas manī nerada piepildījumu, ka es neredzu tajā jēgu. Es saņemu algu, bet ka tas manī, es nejūtu, ka es dotu kaut ko vairāk, ka sirdī bija tāds tukšums un vēlme dot kaut ko vairāk. Un tad bija ienākuši jau manā dzīvē Oāzes nometnes, es jūtu to mīlestību uz šiem jauniešiem, arī uz tām vērtībām, ar kādām viņi nāk. Un tas viss likās tā likumsakarīgi. Bailīgi, bet likās, ka ir vērts mēģināt. Līdz Oāzes nometnēm noteikti vēl tiksim un atgriezīsimies, bet tas bija pirms gadiem jau, vai ne? Tie ir vairāki gadi, ko tu kalpo. Tas laiks tik ļoti skrien. Bet ja var, ja mēs vēl tā kā atgriezīsies atpakaļ, mazā Anda jau piedzima kristīgā ģimenē? Jā, kristīgā ģimenē es piedzimu. Mana vecmāte arī bija katehēte Jākabu katedrālē, manuprāt, 28 vai cik gadus. Un tad es atceros jau pavisam mazu, ka viņa mūs veda. Viņa bija tā, kas mūs visus mēģināja vest kopā vienmēr gan svētkos, lūkšanas pie galda, gan... Jūs visi, tas brālēni māsītes, jā? Vai? Brālēni māsītes man varbūt nav tik daudz, bet brālis, mamma, tētis... Jūs kā visu, es domāju, bērnus, bet jūs visu ģimeni. Jā. Tā mums tas viss gāja no bērnības, bet tā ticība bija tāda... Aprobežojās man vairāk vai mazāk ar svētajām misēm, ar svētku dienām, un tā bija vairāk tāda, obligāta lieta, nevis tādas attiecības. Šīs attiecības jau es tiešām, kā tu teici, kas mainījās dzīvē, tās arī ir tās. Līdz ar kalpojumu es ieguvu šīs tuvās un mīļās un dārgās attiecības ar Jēzu, ar vispār arī ar baznīcu. Skaidrs, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti personisks. Bet vai es tev varu lūgt tomēr tā kā ieskicēt, kāds tiešām, jo skaidrs, ka tiešām ir tas viens brīdis, kad tu varbūt ej kādam līdz, vai tu ej pienākuma pēc, tāpēc, ka ģimene iet, tāpēc, ka vecmāmiņa iet, un tad ir kaut kāds brīdis, kad tev pašam jāpasaka tas jā vai nē. Vai tev bija tāds konkrēts brīdis, vai tas bija tā kā plūstoši, lēnām, Dievs tevi paņēma savā klēpī, ja tā var teikt? Bija viens konkrēts brīdis, jā, tā bija mana
arī pirmā oāzes nometne, kad es aizbraucu jau kā kalpotāja un atbraucu uz turieni, pilna spara, ka es tūlīt visu sakārtošu. Man ir zināšanas, kā organizēt, kā visu tagad sakārtot un kā visu izmainīt, bet tas nenotika tā, kā es gribēju, bet trešajā dienā es tā kā salūzu, man bija tāds emocionālais salūziens, jo mani patiesībā nošokēja šie jaunieši, kas bija tur. Es skatījos tajā zālē un es nesapratu, kā es varu būt nonākusi pilnīgi citā vidē, kur jaunieši var dejot, var pacelt rokas, slavēt Dievu, var nākt uz skatuves dziedāt. Un es biju tā, kas stāvēja aizmugurē, un es nevarēju ne īsti pakustēties, ne īsti padejot. Un es domāju, kas man vainas, kāpēc es nevaru. Un es pēkšņi sajūtu to lielo nebrīvi, teiksim, kas man ir, bet nevarēju vēl saprast. Un tad bija ļoti skaista grēksūdze. Es atceros ārā pie bērziem, gāju un atdevu to visu smagumu, kas manī bija. Rakstīju vēstuli tētim un mammai, piedošanas vēstules un dažādas vēl citas, varbūt personīgas lietas, kas notika tajā dienā. Un nākamais rīts. Es pamostos 6 no rīta. Es skrēju parasti no rītiem, man vajag arī fiziski dabūt ārā daudzas emocijas, un es skrienu un saprotu, man liekas, ka visa pasaule ir pilnīgi savādāka. Es redzu mušu, un es varu skatīties uz viņu pusstundu un brīnīties, kā viņai tie spārni spīd varavīksnes krāsās. Skrienu gar govīm, brīnos par viņu acīm, liekas, debesis ir citā krāsā, mūzika austiņās skan, un man liekas, ka ar mani Dievs runā, tie visi vārdi sakrīt. Atceros, tur bija tāda dziesma, kas ne no kristīgajām dziesmām, bet tajā dziesmā bija vārdi, ka es kaisīšu zvaigznes zem tavām kājām. Un es aizskrienu tur tādu Odzienas pils, veco laiku drupas vēl. Es aizskrienu līdz tai Odzienas pilī, un man ir tā sajūta, ka es gribu dejot. Ka es pirmoreiz mūžā varu atļauties viena pati dejot, neskatoties to, ka ir 6 vai 7 no rīta. Un es dejoju, un es paskatos uz zemes, un tur ir viss nobērts ar tādām sudraba zvaigznītēm. Zini, no kāzām tādi tā kā papīrīši. Man likās viss. Tāds Dievs veicieniņš, vai ne? Tā bija tāda pirmā mīlestības, laikam tāda diena, ko es atceros, visvairāk. Ļoti skaisti. Cik tev bija gadu? 33, zīmīgs vecums. Tiešām, jo man likās, ka tu biji jaunieti, bet tu jau biji jau kā pareizi, tu teici, ka tu jau kā kalpotāja aizbrauc. Jā, tas vispār tik interesanti, tā mūsu pieredze, ka tiešām, un gan jau, ka var arī visu dzīvi nodzīvot tikai ejot kādam līdzi, vai varbūt pēc kādu jau pēc tam vadot, bet lūk, tās zvaigznes zem kājām no Dieva, tos sveicienus nemaz nepamanīt. Un tas nenozīmē, ka varbūt tie sveicieni nav, bet ka mēs viņus neredzām, vai ne? Anda, paldies, ka tu pamanīji, un paldies, ka tu pēc tam teici Dievam jā tai kalpošanai. Jā, tas nebija arī viegls lēmums. Man patiesībā bija daudz tādas lietas, kas bija jādod un jāsaprot, jo tās bailes jau bija tādas aiziet prom no tā darba, kur tev ir tomēr drošība, kur tu esi pieredzis pie ļoti labiem apstākļiem. Un man nebija tādi iemesli racionāli, lai ietu prom no šī darba. Tur man bija iespēja... tukšums, jā? Jā, tāda iekšējā sajūta, ka es nekur neeju. Es nekur ar šo netieku, un tāda sirds netiek pabarota, piepildīta, manī nav šis prieks. Un, varbūt arī citi vēl, jo tā bija medicīnas, es strādāju medicīnas tādā klāsterī, kas saucās, tādas apvienība, kur mēs vairākām klīnikām un slimnīcām palīdzējām, bet neskatoties uz to, tas noteikti nebija mans. Jā. Lūk, un tad vārdu sakot, tu pasaki šo jā, un tu kļūsti par jauniešu darbu koordinātoru. Un tiešām, Andiņa, man jāatzīst, es jau neko daudz citu par šo darbu, izņemot oāzes nometnes, nezinu. Bet šīs oāzes nometnes es neesmu nekad bijusi, bet tas, kas pa brīdim tur pavīd, tad šķiet, ka, piemēram, kādri, kā klosteru māsa savā ordeņa tērpā dejo kopā ar jauniešiem, slavē. Un pēc tam savukārt tie paši jaunieši ir arī klusajā lūkšanā, adorācijā, sakramenta priekšā un tā. Un tajā šodienā, kad tomēr tas galvenais, ko mēs dzirdam par jauniešiem, ka viņi ir depresīvi, ka viņi nerod jēgu, ka viņiem ir melnas domas, ka viņiem ir paškaitējuma vēlmes, ka viņi dara cits citam pāri un tā.
Tad, domāju, paldies Dievam tiešām par šo oāzi ar mazo burtu, kas ir nometnes oāze šiem jauniešiem. Nu, varbūt pastāsti mazliet, no kurienes tas nāk, kā tas ir, cik bieži, bet galvenais, un to pēc tam uzsvērsim, nu, kā jaunietim tur nokļūt šajā oāzes kustībā? Oāzes nometnes notiek 4 gadā skolēnu brīvlaikos. Ja, no 14 līdz 18 gadiem jauniešiem, un principā aicināti ir visi. Mēs tā skatāmies pa gadiem, pēdējos gados mums tās oāzes aug un aug. Un mēs paldies Dievam! Jā. Brīžiem liekas, ka vairs nesaprotam arī ne par telpām, ne par kalpotājiem, kur tik daudz var uzņemt. Jo pēdējā vasaras oāzē bija cik laba problēma, piekrīti? Tā ir ļoti laba problēma. Es arī par to vienmēr priecājos. Pēdējā vasaras nometnē mums bija 120 jaunieši, bet tagad arī ziemās un rudeņos ir ap tiem 100 jauniešiem un 20 kalpotāju vidēji. Tā ir tiešām oāze, kā tu saki. Es tagad tikko atgriezos no pēdējās oāzes, un man tiešām pēc tās nedēļas bija sajūta, es nezināju neko, kas notiek pasaulē. Es arī ne tikai tā, ka neinteresējos, bet tu vienkārši jūties kā tādā paradīzes maliņā, nostūrī, kur tu esi pilnīgi citā pasaulē, kur nav tās tevis pieminētās, neteiksim, ka viņas nav, viņas ir tās problēmas, bet viņas ir tādas izgaismotas Dieva gaismā, un tas ir pavisam savādāk. Zini, kad mums ir grupiņu dalīšanās laiks, tas ir mans mīļākais laiks. Ja man ir grupiņi, jo man tam ir laiks, tad tas ir brīdis, kur es varu viņus sadzirdēt, iepazīt, uzklausīt un kopīgi lūgt arī par viņiem. Tas ir tas, ar ko viņi dalās, tas ir neticami. Jā, tā par to pasauli, kas ir ārpus, un arī tās pēdējās dienas, tad, kad jau viņas apzinās, ka viņiem tūlīt būs jāatgriežas gan mājā, gan tajā savā vidē, tu pat sejā redzi, ka viņi izmainās. Cik kolosāli. Jo tas brīnumainais tur, manuprāt, ir tas, ka viņi patiešām mēģina būt tādi, kādi viņi ir, bez tām maskām. Viņi kaut kādā brīdī saprot, ka tas ir normāli, ja puiši raud, tas ir normāli, ja viens otru atbalsta, palīdz. Un tad jau 2., 3. oāze, kad viņi saprot, ka šī ir tā drošā vide, kur tik tiešām viņiem nerādīs ar pirkstu nesmiesies, kur ir kaut kāda cita veida realitāte, cita veida pasaule. Un tas ir brīnumaini redzēt, kā viņi atverās, kādi viņi patiesībā ir. Ja tu zinātu, kāds prieks to klausīties, ko tu saki. Protams, neminot vārdus, varbūt tu vari kādu konkrētu piemēru ieskicēt. Piemēram, kas tevi visvairāk aizkustināja tieši šajā konkrētajā nometnē? Kāds puisis, kas atbrauca, man liekas, ka viņš ir bijis 2, 3 nometnes iepriekš. Zini kā, tad, kad atbrauc tādi, teiksim, smagāki tie gadījumi, tu jau zini, gan pēc tā, kā viņš uzvedās. Īpaši mums ir, piemēram, tāds vakara, kad mēs atvedamies viens no otra, tad mēs nākam viens pie otra, mēs svētījam, zīmējam tādu krustiņu uz pieres, sakam, lai Dievs tev svētī un sargā, un tad ļoti maigi, teiksim, apskaujam. Pārsvarā to var redzēt un just, jo es biju tieši tāda pati, tie jaunieši, kas vispār uz šiem apskāpieniem neiziet. Tā kā ātrāk uz durvīm, ātrāk prom, vai vispār uz šo atvedu programmu nenāk. Un tad šis, piemēram, puisis tagad 3. nometnē, viņš jau bija šajā vakarā, viņš jau nāk, viņš svētī, viņš apskaujas, un tādi gadījumi ir daudz, negribas kādu izcelt, bet laikam katram personīgais tas stāsts, ja, ka tu redzi, kā viņš nometni no nometnes tiek vaļā no kaut kāda veida mazvērtības, no kaut kāda veida šaubām par sevi, meliem, jo tas lielākais jau laikam ir mūsdienu jauniešiem, tā apkārtējā pasaule, kurā viņi saskarās, tā sava identitātes, teiksim, meklējumi, jēgas meklējumi, un tad paralēli tas, kādi uzbrukumi viņam ir no šīs apkārtējās pasaules. Par to, ka viņš ir nepietiekami garš, vai atkal pārāk garš, nepietiekami skaists, vai pārāk skaists, un tad par katru jau var atrast sarakstu. Galvenais, lai viņi paši nostiprinātos tajā, kas viņi ir, lai viņi tam ticētu, un arī būtu pārliecināti par to, ka viņi nav nejaušība, ka viņiem ir jēga šai pasaulē. Anda, jā, tiešām, paldies tev. Un šo sarunu man tā kā es esmu mazliet parādniece, es jau viņu gribēju sen ar tevi satikties, jo arī pirmkārt tā man ir tāda iespēja, stundiņu mazliet mazāk ar kādu jauku cilvēku, ko es baznīcā sveicinu, bet īstenībā nepazīstu, šādi aprunāties, bet kāpēc parādniece?
Atceries, bija janvāra mieram tuvu grāmatiņa, un tur ir skaistie vārdi. 1. janvārī lūk, es visu daru jaunu, ejam jaunā gadā. Un man radās tā iedvesma, ka es uzrunāšu Andu, kura runā ar jauniešiem. Nu, varbūt kāds jaunietis būtu ar mieru, jo mēs pa brīdim saviem lasītājiem lūdzam uzticēt mums savu lūgšanu, kas es arī saprotu, tas ir tā ļoti personiski un privāti. Un Andiņa, tu taču man atsūtīji tu lapas, un es lasu, tie ir jauni cilvēki, un tās lūgšanas, vienkārši es biju tik pārsteigta, tur bija tik dažādas, tiešām ļoti skaistas, ļoti dziļas, dažādas tēmas. Jā, es domāju, paldies Dievam par šīm pērlēm, par šiem jauniešiem, un maz, ka viņi tiešām, ka viņi arī gatavi dalīties tajā. Es domāju, jūs esat tur vesela, spēcīga kopiena, ja? Jo šos jauniešus ir, tādā ziņā, ka kur jau tur vecākie tagad mācīs tos jauniešus, man šķiet, šie jaunieši, viņiem jādodās iedvesmot tie jau, kas ir ar stāžu baznīcas cilvēki. Viņi ir brīnišķīgi, tāpēc arī, piemēram, Oāzē mums ir komandas, mums tāda tagad mācekļošana, teiksim, ir sākusies, un tad, kad mums ir tā vecākā paudze, labi, es esmu visvecākā paudze, teiksim, ja? Un tad ir... Paldies Dievam par tādu sabiedrību, kur tu esi visvecākā paudze. Jā, es arī to esmu pieņēmusi, un man, kamēr jaunieši mani pieņem, tikmēr man ir pašai ar to viss kārtībā, jo kādreiz ir vajadzīgs arī kāda mamma, kas pieskata viņus un palīdz viņiem, kad ir sabrāsts celis vai kas cits, vajadzīgs palīdzība. Bet tad mums ir tie jaunieši, kuriem ir 20+, un tad ir tie, kuriem ir 18, un tā mēs visi tajā komandā esam. Un tas ir, zini, tā kā orķestrī skatīties, kā tas notiek, jo katram ir sava melodija un katram savs ātrums, un tas viss sajiet tik labi kopā. Un šie jaunieši, kas ienāk mums komandā, viņiem ir tik labas idejas. Zini, kā mēs citreiz tādi jau ar to tādu baidīšanos par tādām, nezinu, tādām ašām idejām, ja? Viņi nebaidās, viņi nāk, viņi saka, viņi izsaka savu viedokli, un tad tu redzi, ka tas kopā rada kaut ko tiešām ļoti skaistu. Pēdējā tāda negaidītā ideja, ar ko tev jaunieši nākuši klajā? Piemēram, tas pats tie paši vakari, kurus viņi organizē, un tās pašas idejas, kā viņi to dara, vai spēles, kuras viņi organizē. Piemēram, bija tagad pēdējā Oāzē, mums vienmēr ir bijis tāds liecību aplis, dalīšanās aplis, kurā mēs apsēžamies visi uz krēsliem, jo mēs gribam dzirdēt kā komanda, ko viņi savā dzīvē piedzīvoja, ko šajā Oāzē Dievs ir darījis viņu dzīvē. Un jau pagājušajā Oāzē man tādi drošākie jaunieši pienāca klāt, viņi teica, zini, Anta, visiem ir riebis tas aplis. Nevienam negribas... Tieši tik godīgi. Tieši tik godīgi. Nevienam negribas dalīties, visiem ir kauns runāt tajā mikrofonā, un tas ir ļoti personīgi. Un viņi to godīgi pateica, un zin kā, mums viņi ir jāklausās. Ja viņiem tas nepatīk, un ja viņiem tas sagādā tikai problēmas, bet gribēties, ja mums gribās zināt, ko un kā. Un tad mēs... uztaisījām viņiem spēli, kas bija tāda randiņu spēle, kur viņiem katrā bija pa minūtei gāja laiks, un katrā minūtē viņiem bija kāds cits randiņš ar kādu citu cilvēku, kur viņi satikās un izstāstīja. Ka viņi divatā viens pret vienu runā. Jā, un tās liecības izskanēja, tas viss notika, bet tas viss notika savādāk. Bet ar daudzām lietām viņi pārsteidz. Zini, mums tajā pēdējā vakarā mēs arī domājam par to tēmu, kas ir tas, ko mēs tiešām gribam izdarīt. Un mēs gribējām, šis arī gavēņa laiks, mēs nevaram rīkot tādas balles, kā parasti mums ir vasarās, bet mēs gribējām viņiem pateikt, ka viņi ir mīlēti, ka viņi ir labi, ka viņi ir brīnišķīgi tādi, kādi viņi ir. Un tad katrs no šiem jauniešiem, kas bija komandā, viņi pamanīja, ka savādākā veidā to pateica. Pat tie, kas bija, piemēram, virtuves komandā, kas gatavoja galdu. Protams, ka var salikt čipsus uz galda un sabērt, un domājot par to, ka tās būs 10 minūtes. Viņi ieskries, tur kaut ko apēdīs, uzdzers un aizskries prom. Bet ienākot tajā virtuves telpā, kad šī jaunieta no komandas, viņa bija, pildījusi groziņus, taisījusi dažādas kanapē maizītes un taisījusi tur dažādas paplātes. Un tu redzi, ka arī caur šo viņa pasaka, ka viņai šie jaunieši ir svarīgi. Ka viņi nav mazāk vērti, kā galdu uzklāt kādam augsta ranga, viesim. Cik skaista mīlestības valoda, jā. Andiņa, lūk, un tad es saprotu, ka arī starp nometnēm
jums ir kaut kāda kopienas dzīve vai kaut kāda saziņa ar šiem jauniešiem, vai tu kaut kā viņus pieskati, vai viņi var lūgt tev kādu palīdzību vai kā? Nu, te mēs pārējām laikam pie cita tāda jau katolas jauniešiem, kas patiesībā izveidojas pavisam nesen. Nu, mums ir arī biedrība. Par to vēl oficiāli mēs pat nestāstam, nerunājam, bet man liekas, pagājušajā nedēļā mums oficiāli tika parakstīta. Nu, tagad varbūt kāds jaunietis, vai varbūt mamma klausās, vai māsa, vai draudzene. Viņam ir varbūt grūtāks posms, vai kā viņam vajadzētu gaišus jauniešus satikt. Ir kāda mājaslapa, kur jūs meklējat? Ir mums mājaslapa, tagad ir katolasjauniešiem.lv. Katolas jauniešiem vienā vārdā? Jā. Katolas jauniešiem, kolosāli, jā. Un tajā, tas mērķis arī bija patiesībā apkopot. Līdzīgi kā tu saki, tad, kad es ienācu baznīcā, man arī ir 3 bērni un 2 jaunieši. Un es patiesībā kā mamma nezināju, ka ir tādas oāzes nometnes. Jo es zinu, ka tie, kas ir varbūt baznīcā, viņi lasa katoļu baznīcas vēstis vai Mieram tuvu vai Katolas LV seko līdzi. Bet patiesībā, ja tu esi tāds kristietis, kas nāk uz baznīcu, teiksim, svētdienās, tev nav tā ļoti skaidrs tās visas struktūras. Katra organizācija, kopiena, pilsētas, tā nav. Un tad patiesībā šo 5 gadu laikā mēs mēģinājām lēnām apkopot tos resursus, lai paši saprastu, kas tad ir, kādā kategorijā iedalās un kas attiecās uz jauniešiem un kas agrāk ir darbojušies, bet kas reāli šobrīd darbojas. Un tā bija liela dieva dāvana, ka dažādi jaunieši nāca kopā un vēlējās kaut ko darīt vairāk pa Latviju. Latvijā kopumā arī draudzēs, jo oāze ir tāds viens posmiņš no tā visa. Tas ir konkrētam vecuma posmam, tas ir arī konkrētai, teiksim, harizmai, jo ne visiem oāzes nometnes ir tiešām obligāti nepieciešams. Citiem tas ir cits ceļš, citam tas ir svētceļojums, citam draudze, citam vēl kāds savādāks veids. Galvenais, ka viņi ir baznīcā. Un tad mēs šajā mājaslapā apkopojām tādu informāciju, ko paši jaunieši teica. To es gribētu zināt. Super. Lieliski, tiešām to arī prieks dzirdēt. Andiņ, tu teici, ka tevi iedvesmoja priesteris Ārnes Mazuļevskis. Vai priesteris Ārnes turpina ar jums sadarboties? Šobrīd patiesībā nē. Vai jums ir kāds cits garīgais tēvs tagad? Mums šobrīd, mums tāds interesants posms sācies, tas mums arī pašiem ir jauns. Patiesībā no pagājušā gada šķiet decembra. Mēs redzējām, ka tas kurs tiek nedaudz pamainīts, teiksim, un arī oāzes nometnēs ienāk tādas jaunas vēsmas. Līdz ar māsu Sofiju arī. Māsa Sofija, protams. Māsa Sofija. Kurai ir jauda pa 7 priesteriem, vai ne? Absolūti, bet viņai arī visa šī teoloģiskā izglītība un visas šīs zināšanas, kas ārkārtīgi vajadzīgas, lai mēs tādus pamatus varētu jauniešiem dot un ielikt. Un tāda liela burvība šobrīd ar oāzes nometnēm, kas notiek kopš šīs ziemas oāzes. Mēs braucam uz dažādām draudzēm. Un tā ir liela svētība tiem vietējiem priesteriem, kas ir uz vietas. Tā mēs redzējām gan ar Varakļāniem, pēc tam ar Viļaku, tagad mēs bijām Bārbelē. Un zini, katrā vietā tā ir lielākā liecība. Tad, kad mēs aizbraucam prom un šis priesteris paliek ar tādu smaidu atvērt un saka, brauciet atkal. Tāda dzīvība ienāk tajā. Un tas ir tas, kā šobrīd oāzes notiek, jo laikam jau no racionālā viedokļa būtu vieglāk rīkot visu laiku vienā vietā. Zini, ka tu zini telpas, tu zini apstākļus, viss zināms. Bet man šķiet, ka tas nav tas, uz ko mēs šobrīd tiekam aicināti. Bet varbūt tas tiešām arī tāda ilustrācija šodienas baznīcai, ka tomēr mums to priesteru ir tik, cik ir, un varbūt tiešām nevar viens priesteris braukt apkalpot oāzi. Tā vietā oāze brauc pie dažādiem priesteriem un iedvesmo viņus. Ļoti, ļoti skaisti, jā. Mums pēdējā oāzē mums arī ir šobrīd jauniešu kapelāns, tas ir arī tāds jaunums, John Paul, kas kalpo Jēkaba katedrālē. Pat nepazīstu. Prieks to dzirdēt. Jā, viņš ir brīnišķīgs priesteris, kas tiešām šobrīd arvien vairāk jaunieši viņu pieņem kā jauniešu kapelānu. Cik jauki. Un nāk pie viņu uz sarunām, tā skaitā spēlē futbolu, tā skaitā visas praktiskās lietas. Bet es redzu, ka tur šobrīd kaut kas veidojās ļoti skaists. Viņš ar mums arī brauc uz jubilejas gadu Romā. Un tas bija arī laiks, kad viņš vairāk iepazina. Viņš arī tā ļoti piesardzīgi, teiksim, tad, kad viņu arhibīskaps uzrunāja, ka viņš varētu būt jauniešu kapelāns,
viņš teica, ka viņam ir vajadzīgs gads, lai arī saprastu vispār, saprastu, iepazītu, kas vispār notiek. Bet šobrīd viņš ir bijis, manuprāt, jau 3 oāzēs. Un šķiet, ka ir sapratis, jā? Viņš šķiet, ka ir sapratis, un šķiet, ka ir iemīlējis arī. Cik jauki, cik jauki. Andiņ, bet tu droši vien arī esi jau tā kā, tāda mamma, arī droši vien, ka vienu otru garīgu padomu tev sanāk jauniešiem dot. Un šai saruniņai sākumā izskan jautājums, kā šodien ticēt un kā šodien lūgt. Kā tu iedrošini jauniešu tajā brīdī, kad varbūt ir grūti, ja kaut kādām grūtām posmām ir grūts posms jāšķērso? Kā ticēt, kā atkal izvēlēties Dievu un ticību? Laikam tāds pirmais vārds, kas man ienāca prātā, ka ticēt kopā. Jo, zini, tad, kad nepalikt vienam, jā. Jo vienam, manuprāt, ir ļoti grūti. Arī es kaut kādus posmus esmu izgājuši šajā kalpojumā cauri. Un es esmu sapratusi, ka visos posmos man ir bijuši kādi atbalsta cilvēki, viņi mainās, bet tieši tajos brīžos, kad es esmu bijusi viena, ir bijis visgrūtāk palikt tajā cerībā, ticībā un arī mīlestībā. Bet sākuma posmā tie bija priesteris Pēters, Skudra, Klaudio un Velta, kas patiesībā gandrīz gada garumā man gan mācīja, gan skaidroja, gan palīdzēja saprast, vispār, kas notiek, kur mēs vispār esam un kas jau ir darīts un ko varbūt šobrīd nevajag darīt, atkārtot. Ja? Un tad bija nākamais posms, kad arī mums bija tāda lūkšana grupa katru nedēļu, kur mēs padalījāmies, kopīgi mēģinājām atpazīt un saprast, kas būtu jādara. Šobrīd tā ir Katoļu jauniešiem komanda. Pa vidu arī mums bija tāds ļoti interesants posms ekumēnismā. Mums bija Elīna Ermansona, kas bija Luterāņu jauniešu vadītāja, un Andrejs Goloborotko, kas bija Baptistu jauniešu vadītājs. Jūs sadarbojāties? Jā, gan arī gada garumā, un tas bija ļoti interesanti. Es varēju no viņiem mācīties. Un patiesībā tajā iesākumā, tas bija Covid laiks, mums jau nebija tik daudz tie jaunieši. Mēs tad, kad organizējām, piemēram, pirmās tikšanās un rekolekcijas, es knapi pierunāju 7 atbraukt. Un likās, ka tas jau ir tāda liels sasniegums, ka šie 7 atbrauc, uzticējās un piedalījās tajā. Jā, lūk, un savukārt par lūkšanu. Kas ir tavas tās mīļās lūkšana formas? Zini, tāda nemainīga vērtība šķiet ir rožkronis. Lai cik tas varbūt man liktos, es esmu dažādiem posmiem gājis cauri dažādām lūkšanām, harizmātiskajām, klusajām lūkšanām. Rožkronis ir tāda nemainīga vērtība, ja, kas ir palikusi. Un bija, piemēram, tāds viens gads, kad es skrienot. Es skrēju stadionā un lūdzu rožkroni. Un sākumā patiesībā man likās... Bet ar visām lūkšana krēlītēm vai galvā uz pirkstiem? Bija kā kur reiz, bija tāds rokas sprādzīts, ja, kas ir kā lūkšana krēlītes, citreiz uz pirkstiem. Bet man sākotnēji tas likās varbūt nepareizi. Zini, kā tu neesi to pieredzi arī dzirdēt un redzēt, likās, kā es tagad skrienu. Bet tajā skrējienā un lūkšanā tas bija labākās rīta stundas, kad man nāca atbildes uz maniem personīgiem jautājumiem, uz darba jautājumiem, kalpojumu jautājumiem. Tiešām likās, ka tādas tā kā atskārsmes nāk un pēkšņi tu saproti, un visa diena ir pavisam savādāka un tāda jau sakārtotāka pēc tā. Tā kā rožkronis ir tāda lūkšana, bet es esmu sapratusi, man ir, piemēram, grūti to darīt varbūt mājās, statiski, bet tas varbūt vai nu ceļā, vai nu skrienot. Tā ir man mīļa lūkšana. Ļoti mīļa lūkšana man ir adorācija. Tas ir pēdējā laikā arī tāds brīdis, kad man liekas, ka es vienkārši elpoju. Tajā brīdī liekas, ka tevī ienāk tā kā, nezinu, svaiga dvaša. Andiņ, varbūt kāds mums cilvēks skatās vai klausās, adorācija. Droši vien tu arī jauniešiem esi teikusi, kāds atbrauc pirmo reizi, mums tagad būs adorācija. Kā tu teiktu, kas tas ir adorācija? Lūkošanās uz viņu, ļaušanās viņa mīlestībai. Bet, zini, es domāju, ka katram ir savs ceļš, kamēr viņš to saprot. Man arī pirmie, 3 gadi, tad, kad mani mēģināja parādīt dažādu veidu lūkšanas, vai, man bija dažādi tie jautājumi, es tiešām nesapratu. Es atceros vēl tagad Salaspils katoļu baznīcā, mēs ar vecomāti gājām uz turieni, viņi netālu dzīvo, un mēs ieejam, un ir izstādīts sakraments, un es redzu, es saprotu, apkārt cilvēki raud, ir kādas emocijas, citi noliekušies ceļos.
un es nesaprotu. Un es skatos un nesaprotu, un es neko nejūtu, un es vienalga nesaprotu. Un tā bija laikam tāda pirmā reize, kad es lūdzu, es teicu, paskaidro man vispār, kas te notiek. Es nesaprotu, par ko visi šie cilvēki, par ko viņiem ir tādas emocijas. Un tad bija tāda laikam arī mana pirmā reize, tāda pirmā satikšanās, kad es sajūtu vai šajā lūkšanā, vai beidzot ļāvos tajā un sāku klausīties, vienkārši būt. Jo zini, šajā pasaulē, kur tu visu laiku kaut ko saņem, kaut ko klausies, kaut ko dari, vienkārši būt un būt viņa priekšā un ļauties tam, ka tevi mīl, neko nesakot, neko nejautājot brīžiem, bet vienkārši tur būt. Un tas ir ļoti, ļoti dārga man lūkšana un ļoti vajadzīga lūkšana. Bet arī harizmātiskās lūkšanas, tās arī man ir mīļas, aizlūkšanas īpaši par jauniešiem un lūkšanas saviem vārdiem. Tas bija arī savs etaps. Tu sākumā nezini, ka drīkst arī tā, vai ne? Nezināju, tiešām nezināju. Man vispār laikam lielākā apjausma bija par to, ka Svētais Gars ir persona un jūtu, ka tādiem etapiem es iepazinu katru gan Dievu, gan Jēzu Kristu, gan Svēto Garu kā atsevišķas personas. Un tas bija ļoti interesants posms. Un tad, kad mums sākās šīs lūkšanas, brīvās lūkšanas, teiksim, ar saviem vārdiem, sākumā tas bija tāds haoss manā galvā. Es tikai domāju par to, kas ir jāsaka, ko viņi tagad domās, vai es pateikšu pareizi. Bet tad jau arvien vairāk un vairāk izsakot, tas viss sāka tā notika dabiski, brīvi. Un tagad par to arī ļoti liels prieks, ka arvien vairāk jaunieši nebaidās izteikt tās savas lūkšanas. Jums oāzēs ir visas šīs lūkšanas. Protams, es zinu, ka jums ir adorācija. Es esmu redzējis, ka jūs slavējat Dievu ar dziesmām, un tas ir tā diezgan arī harismātiski. Kā tu novērtē, vai ko tev jaunieši ir liecinājuši? Kā viņi vērtē? Ko viņi visvairāk, kas iet pie sirds? Slavēšana laikam, tas jauniešiem patīk, slavēšana, bet ir arī tādi jaunieši, kam, piemēram, slavēšana nav viņa lūkšana. Un ir tiešām tādi, kas nāk un jautā, vai viņa slavēšanas laikā var aiziet uz kapelu palasīt Bībeli. Cik interesanti. Jā. Viņiem tas varbūt ir pārāk skaļi vai pārāk aktīvi vai pārāk, viņiem tā varbūt nav tā viņa lūkšana. Tas, ko mēs mēģinām pēdējā laikā parādīt šos dažādos lūkšanu veidus, lai viņi apzinātos, ka ir lūkšana ar psalmiem, kad ir dažādas lūkšanas, un lai viņi šo lūkšanu izvēlas to, kas viņiem ir sirdī vismīļākā tajā laikā arī. Jo tas jau arī var mainīties. Zini, ja man kāds teikt pirms 10 gadiem, ka es šeit sauktu rožkroni, es teiktu diez vai. Jā. Bet arī paldies Dievam, ka ir šie dažādie ceļi, ir tās dažādās lūkšanas un nav nepareizu lūkšanu. Jo to mēs arī caur savu mazo Mieram tuvu izdevumu tā kā cenšamies parādīt, ka tiešām ir tās jau baznīcas formulētās lūkšanas, un viņas ir brīnišķīgas, ka tev nav vārdu, paņem reku špikeris, tad ir tiešām dziesmas un tad ir tavi vārdi. Un tad visbeidzot arī ir vienkārši, ka tev nav vārdu, bet tu vienkārši veltīji laiku Dievam. Ja? Un nekas nav nepareizi, vai ne? Tā. Andiņa, ir pāvestam Franciskam tāda grāmata, viņš atbild tur uz žurnālistu jautājumiem, un viņš tur vienā brīdī saka, ka Dievs ir jauns. Vai tu arī paraksties zem tiem vārdiem? Parakstos, jo zini, redzot, kas ar jauniešiem notiek, kad viņi ir Dieva klātbūtnē, un arī redzot to, kas apkārt notiek pasaulē, kādu Dievs ir pasauli radījis skaistu, es par skaisto, tad Dievs ir jauns un Dievs ir labs. Tāpat kā jaunieši un tāpat kā cilvēki. Tāpēc es parakstos, mēs šo grāmatiņu patiesībā dāvinājām jauniešiem. Bija 2 grāmatiņas, kuras bija sirdī viņiem uzdāvināt. Viena bija Kristus Vivit. Arī pāvests, jā. Un otra bija Dievs ir jauns. Tās ir tādi vēstījumi, kur, manuprāt, ir ļoti liels atslēgas un ļoti daudz nozīmīgi norādījumi. Pat ne norādījumi, bet tādi padomi.
kā un ko darīt. Cerams, ka kaut kas arī iekritīs sirdīs, noteikti, vai ne? Bet jā, man kaut kā tieši, kur mūžīgais Dievs, bet viņš ir vienmēr jauns. Un es domāju, ka tu jau ar jauniešiem kopā kalpojot arī tur esi to piedzīvo. Andi, bet gan jau, jo skaidrs, tagad tu esi tā, kas ved, tev ir jāiedvesmo, ja? Tev ir tā kā jāuzmundrina un tā. Un noteikti ir tie brīži, kad tas ir vispār neviegli. Kā tu smēli? Un tad, kad pašai nav spēka, ja? Kā tu smēli? Kā tajā brīdī ticēt un kā tajā brīdī lūgt? Tad arī ir šie cilvēki, kas ir līdzās. Īstenībā bez viņiem būtu bijuši jau daudz brīži, kad tās rokas nolaižas. Jo, kā tu saki, tas ir visgrūtākais tajā brīdī, kad tev pašam nav šī spēka. Vai ne? Bet no tevis gaida. Bet no tevis gaida, un tu redzi, ka nenotiek, vai arī, ka tev nav šī iedvesma vairs nākt un visiem teikt, iesim, darīsim, brauksim. Ir jau arī tādi brīži, kad ir jāpaņem kāda pauzīte. Mums tā pēc pasaules jauniešu dienām, tad, kad mēs atbraucām, zini, laikam arī tas, ka man ir bērni, tas ir iemācījis tā mobilizēties. Tev ir vienkārši jāizdara tās lietas. Šobrīd nav varianti tagad gulēt, ja tas bērniņš raud. Līdzīgi ar tām pasaules jauniešu dienām, tas Lisabonā bija vienkārši jāiztur, jāizdara. Tu esi uzņēmusies, tev jāizdara līdz galām. Tev tur nav varianti sabrukt, bet bija tādi brīži, zini, kad tu vairs nesaprati, kādā veidā, ar lūkšanām vai ar padošanos. Bet tad, kad es atbraucu atpakaļ, tad tiešām tas viss, tās emocijas laikam nāca, un tā bija laikam tāda šķiet vienīgā reize, kad es biju paņēmusi mēnesi atvaļinājumu, un es mēnesi mēģināju savākt sevi kopā un mēģināju saprast vispār, kas un kā. Un patiesībā tas ļoti palīdzēja. Pagāja, man liekas, nedēļa jau, un es sāku dzirdēt beidzot klusumu, sāku dzirdēt sevi, sāku dzirdēt Dievu. Sāku vispār apzināties lietas, kas notiek, un tas bija tik labs klusums. Tas bija ļoti labs brīdis. Anda, paldies, ka tu dalies arī par šo, jo man šķiet, ka skaidrs, ka ir vieglāk dalīties ar to, kas izdodas, un man vienmēr spēks, bet tas ir tik svarīgi šodien pateikt, nē, mums ir visiem tie brīži, kad man nav vairāk spēka, un tas ir būt godīgam pret sevi un tiešām paņemt, un ja vajag to mēnesi, nevis izdarīt sev pāri, jo tas nevienam nav vajadzīgs. Jo mēs varam tikai dot kaut no tā trauka pasmelt, kurā ir kaut kas iekšā. Vai ne? Paldies arī tev par šo tādu godīgo liecību. Un paldies, protams, ka tu to paņēmi pauzi un atkal esi uz strīpas. Vai ne? Es zinu, ka daudzi arī bieži ir jau tagad vairāk tiek kanonizētie jaunieši. Tev ienāk kādreiz prātā, ka varbūt tajā tavā grupā arī kāds nākamais iedvesmotājs citiem? Varbūt visi? Jā, noteikti. Es tiešām tajā brīdī zinu, kad vispār tiek runāts par aicinājumu uz svētumu, un es uz viņiem skatos, un es domāju, šeit tiešām ir tādi jaunieši, patiesībā katrs no viņiem, lai kā tas izklausās, bet es tiešām tam no sirds ticu, jo tās sirdis, kas viņos ir, protams, ka tur apakšā var būt arī, vai virsū drīzāk dažādas čaulas, kas vēl ir tādas pasaules aizsardzībā, bet tās viņu sirdis, tā viņu mīlestība un, tas dziļums. Tad, kad es biju jaunietis, man jāsaka, un es arī biju brīžiem, te biju baznīcā, te nebiju baznīcā, bet šī paudze, manuprāt, atšķiras ar to, ka viņos ir tāda patiesa, dziļas attiecības ar kungu. Un tas nav vairs tāpēc, ka viņus vestu vecāki, vai nav? Tāpēc, ka jūs arī viņiem dodat to vidi, kur tas var uzplaukt, Jā, un viņi patiesi, viņi var skriet no Liepājas uz Aglonu, jo viņi grib piedalīties rekolekcijās, un viņiem tas ir svarīgi, un paši krāt naudiņu, lai tur būtu, un būt to nedēļu un kalpot. Tas ir kaut kas pārdabisks. Ko tu redzi, ko tu saproti, tas nav cilvēciski vispār saprotams.
Jā. Lai Dievs dod tiešām, ka mums būtu tie brīnumi. Jā, mēs tagad izdevniecībā strādājam pie grāmatas par bīskapu Sloskānu. Un es saprotu, ka tieši uz viņa 100. jubileju jums arī būs jauniešu pasākums. Ja? Un es ļoti ceru, ka uz to brīdi arī iznāks grāmata par bīskapu Sloskānu. Labi redzēs, kā tas būs, bet man vispār ir tā ideja, ka vajadzētu viņu nosaukt pieredzēt brīnumu, jo man šķiet, ka viņš savā dzīvē pieredzēja to ticības brīnumu, bet šodien mums vajadzētu pieredzēt to brīnumu ar bīskapu Sloskāna starpniecību, lai viņu atzīst par svētīgu un pēc tam arī par svēto. Ja? Un man šķiet, ka tāpat arī drīkst lai Dievs dod vienkārši visiem tiem jauniešiem laimīgas dzīves, bet ka pieredzēt arī to, ka starp viņiem ir māsas, starp viņiem ir priesteri, protams, starp viņiem ir laimīgi tēvi un mātes un brīnišķīgas ģimenes, bet varbūt arī pieredzēt to svētuma brīnumu, ja? Jo kā tu teici, mēs esam visi uz to aicināti. Ja? Man liekas, tā kā pārdroši par to domāt, bet varbūt vajag. Bet, zini, man pārsteidz tas, ka, piemēram, tad, kad mums ir vai nometnēs, vai, piemēram, tajos pašos braucienos, svētceļojumos, mums parasti ir tāds punkts cepināšana. Jā. Kad mums ir priekšā kādi runātāji, šoreiz arī mums oāzē bija arhibīskaps, viņu arī cepināja. Jā, cik interesanti. Jā, tas bija tāds ļoti vispār brīnišķīgs brīdis arī, ka viņš vispār parakstījās, uz to piekrita. Ja? Bet tie jautājumi jauniešiem ļoti bieži ir par aicinājumiem. Un tas nav netīšām, tas nav tāpēc, ka viņi būtu ziņkārīgi un gribētu zināt šo stāstu. Viņi jau jautā to, kas viņiem pašiem ir aktuāli. Ja? Un es domāju, ka aicinājums gan uz priesterību, gan uz konsekrēto dzīvi ir daudzu jauniešu sirdīs. Tas ir tāds jautājums, kas ir arī kā dziļāk. Ja tas aicinājums ir viņā ielikts, ja, tad viņam ir šis jautājums. Protams, pretī ir bailes un pretī ir daudz citas lietas, bet es domāju, ka par to ir jārunā un jāiedrošina. Man ļoti patika, ka varbūt par to vēl nevaram stāstīt, bet viens priesteris man minēja par šīm aspirantu nometnēm, kad būtu ļoti skaisti, ja viņas atkal būtu, kurās viņi var piedzīvot pirms stāšanās seminārā, teiksim, tādu nometni, kurā viņi var uzdot šos jautājumus par priesterību, ja, kurā viņi var vispār būt tādā vidē, kur viņi vispār saprot. Jā. Jo šobrīd jau tās izvēles ir daudz vairāk nekā viņas bija agrāk. Ģimenes ir pilnīgi savādākas nekā viņas bija agrāk. Un, manuprāt, tai pieejai un tam iedrošinājumam arī ir jānāk nedaudz savādāk, varbūt nekā agrāk. Lai Dievs dod jums pieņemt īstos lēmumus, saprast, ja, kas jauniešiem ir vajadzīgs un kādā veidā viņiem to dot. Katrā ziņā tiešām liels prieks dzirdēt to, ko tu stāsti, Anda. Jā, tagad kaut kādas tēmas mēs izrunājām. Un vai ir kaut kas tāds, kas tev tādā sirdī, bet es tomēr, varbūt kāds jaunietis tiešām tagad ir kaut kur tevi ieraudzījis, ko tu teiktu? Kā viņam, varbūt caur katoļu šo jauniešu, vai vienkārši, kā dot Dievam iespēju savā dzīvē? Droši vien spērt to pirmo soli tajā nezināmajā, un katram tas zina kā savādāk. Citam tas ir svētceļojums, man arī tas bija caur draudzi. Savu draudzi sāku kalpot nedaudz draudzē, un tad arvien tālāk un tālāk. Un pēc tam jau svētceļojumi, kopība, vienotība. Bet atrast tos, ar ko tu vari būt savā ticības ceļā kopā. Un, piemēram, šis pats katolis jauniešiem mēs apzināti devām viņām iespēju izvēlēties katram jaunietim ļoti vienkāršu formu, var aizpildīt un uzrakstīt savu vārdu, un tad izvēlēties, ko viņš vēlās. Vai viņš vēlas iesaistīties brīvprātīgajā darbā, vai viņam ir kāds jautājums, vai viņš grib mums kaut ko vienkārši pateikt un uzrakstīt, vai viņam ir vajadzīga palīdzība draudzē, ja viņš, piemēram, tur ir viens, un tad nosūtīt. Un tas jau ir tāds pirmais mazais solītis, kur mēs mēģinām ar viņiem sazināties, parunāties, piedāvāt kādus iespējas. Un salīdzinoši daudz jauniešu izmanto patiesībā uzraksta. Prieks to dzirdēt. Jā. Es esmu no tādas un tādas pilsētas, es tur esmu vienīgais draudzē, ko man darīt. Un mēs jau, kad mēs zinām to kopējo ainu, kas kurā pilsētā notiek un kur jauniešiem ir interesanti, tad mēs piedāvājam vai pazvanam vai uzaicinam, piemēram, iesaistīties kādā pasākuma organizēšanā, ja grib jaunietis. Tas būtu laikam tāds pirmais iedrošinājums – nepalikt tur vienam. Jo tad, kad tu redzi, ka viņi savā starpā sadraudzējās, viņi savā starpā jau sāk veidot tādas grupiņas, vai tās ir lūkšana grupas, vai tās ir
kaut vai vienreiz gadā uz kādu pasākumu doties, uz svētceļojumu doties. Jā. Tad tu jau vari viens otru atbalstīt, vai ne? Anda, brīnišķīgi. Gan jau, ka jums ir arī kāda lūkšana brīži kopā ar jauniešiem, un tagad mēs šo sarunu ierakstam gavēņa laikā, redzēs, kurā brīdī, kurš cilvēks to tagad klausās vai skatās, bet tomēr, un mums ir baznīcā tāda skaista krusta ceļa lūkšana, un es tev atnesu mazai dāvaniņai, tu vari arī padalīties ar saviem jauniešiem, vai varbūt kādā jūsu pasākumā, kādā piekdienā pārdomāt šo krusta ceļa lūkšanu, jo tajā ir arī skaistas mātes Terēzes pārdomas. Un ar vienu es varbūt tev padalīšos, un varbūt, ka tas noder arī jauniešiem. Māte Terēze vispār, viņa tik vienkāršiem vārdiem kaut ko skaistu pasaka, un viņa saka tur vienā no tām savām apcerēm, ka Dievs arī šodien cilvēci mīl. Tad, kad tu tur palīdzi slimniekam, tad, kad tu tur pamāci bērnu, un tad, kad tu strādā ar jaunieti, viņa to tur arī pasaka, vai kad tu palīdzi kādam slimniekam, tad Dievs caur tevi palīdz viņam. Un viņa saka, caur tevi Dievs joprojām šo cilvēci mīl. Lūk, Andiņa, tiešām, lai tev tā kā izdodas, ka caur tevi tas notiek, un lai tie tavi brīnišķīgie, kas ir iedvesmoti jaunieši, un kas iet, rekur priesterus iedvesmo un citus, lai caur viņiem arī Dievs turpina mīlēt šo pasauli, un lai jums vairojas, un lai tiešām ir šis izaicinājums, ka nevar saprast, kur lai vēl lielākas telpas, jo ir daudz to jauniešu. Un tad es pie sevis, un tad vēl viena dāvaniņa mieram tuvu. Jau mums iznāca pilnīgi svaigs, nekur vēl nav aprīlis, jo mēs te marta vidū ierakstam šo sarunu, bet tev būs pārsteigums arī par šo grāmatiņu. Tā ir ikona, ko ir priesteris glaznojis, izlasa arī stāstu, arī tāda dāvana tev pateicībā. Un tad es par tevi domāju, ko lai es gribu vēl tā kā skaistu tev uzdāvināt, un laikam šī grāmata, ko es pēdējā laikā ļoti, ļoti lepojos, es ceru, ka tev viņa vēl nav, bet tiešām brīnišķīga, jo es domāju, ka tu tāpat mīli baznīcu, bet ir ļoti daudz, kuriem ir vairāk aizspriedumu nekā iemeslu mīlēt, un tad šī ir grāmata, kas nevienu tādu aizspriedumu apvērš, un stāsta par ļoti daudzām jomām, kur baznīca ir spērusi pirmos soļus, kur daudzas jomas, ko baznīca ir radījusi, sākot ar universitātēm, ar dažādiem mūku pirmajiem atklājumiem lauksaimniecībā un tā tālāk, par zinātni, par ekonomiku, par naudas teorijām un cilvēku tiesībām un vēl neskaitāmas personības. Es domāju, ka tev būs arī ko pastāstīt jauniešiem un padalīties, un tiešām, lai tevi iedvesmo un pavēdināt galvu un kaut ko jauku uzzināt. Man māma vakardien zvanīja, un viņa man teica, ka viņa meklē šo grāmatu. Rekur pasaka, ka tev jau tagad ir, cik jauki, prieks to dzirdēt, ka ir interese. Lūk, mīļā Anda, kas vēl sirdī ir palicis, ko mēs neizrunājām? Man ir viena lieta, kas man sirdī ir palikusi, un par kuru es domāju arī domāju par šo sarunu, un domāju, kas ir tā lieta, ko man viena gribētos nodot un viena gribētos pateikt. Jaunieši brīnišķīgi daudz, un gan kalpotāji, gan tādi, kas nāk un piedalās pasākumos. Bet tas sapnis, tas lielais sapnis un tā cerība par Latvijas baznīcu, ka tā būtu tāda vienota baznīca, kur nebūtu te jaunieši, te pensionāri, te laji, te priesteri, bet ka mēs būtu tiešām tāda gandrīz kā sapnis par to, ka mēs būtu vienoti. Un reizēm, tad, kad mēs esam šajās nometnēs vai citos kalpojumos, svētceļojumos, vai mums tagad ir tāda jauniešu vadītājiem arī formācijas programma, kur viņi savukārt ir. Zini, tie, kas kalpo, tie, kas ir šajā komandā, tā nav viegla cīņa. Tā ir tiešām tāda cīņa, un brīžiem liekas, ka tu esi tā kā karalaukā, bet ka tas ir arī gan garīgi, gan fiziski ir grūti izaicinājumi. Un mums, piemēram, Oāzes nometnēs, mums ir tāds noteikums. Tad, kad tu brauc kalpot, tev ir jābūt vismaz 5 cilvēkiem, kas par tevi lūdz Oāzes laikā. Jo mēs esam redzējuši dažādi, ka tie paši animatori atbrauc pilni spēka,
Bet tur nometnē noplīst, un tad ir vajadzīga viņiem pašiem pēc tam atkopšanās un palīdzība. Tāpēc mums ir šie 5 cilvēki, kas lūdz. Bet patiesībā, tad, kad es esmu draudzējis un es redzu, piemēram, šīs ne tikai vecmāmiņas, bet cilvēkus, kuriem sirdī ir šī lūkšana, es tik ļoti sapņoju, ka šie cilvēki būtu vismaz daži cilvēki no katras draudzes, kas lūgtos šajā nodomā. Lai viņu draudzē būtu jaunieši, lai viņu priesteris, piemēram, viņiem būtu atvērtas sirds uz šiem jauniešiem. Un lūgties tiešām lūgšanu cilvēkiem, lūgties par šiem jauniešiem baznīcās, draudzēs. Jo mēs esam redzējuši brīnumus, kas notiek draudzēs, kad šādas lūgšanas tiek paceltas. Ja priesteris lūdz vai ja draudze lūdz, tad tiešām tajā tiek atvērts kaut kas garīgi, un jaunieši parādās draudzē ne no kurienes, un sākās jauniešu kalpošana. Tas būtu tā mana lielākā sapnis un cerība par to, ka būtu mēs draudzēs vienoti un Latvijā vispār kopumā vienoti. Vārdu sakot no tavas mutes Dieva ausī, un es arī sadzirdēju šo aicinājumu, ka ir jālūdz par jauniešiem, tāpat kā lūk šie jaunieši lūdz par Latvijas baznīcu. Brīnišķīgi. Jā, mīļā Anda, liels paldies, ka tu atvēlēji laiku no saviem jauniešiem, no saviem jauniešiem, no saviem bērniem un atnāci uz šo sarunu. Paldies, man pašai tas šķiet ļoti iedvesmojoši. Es ceru, ka arī jums, klausītāji, Anda šķita iedvesmojoša un tāda, pie kuras var sūtīt jūsu jauniešus, un dariet to. Paldies jums par uzmanību, un vēl lielu paldies es saku Nākotnes parkam. Brīnišķīgs veidojums, uzņēmums, kur izrādās var gan atpūsties, gan pavadīt jauku laiku, pat palikt tur pa nakti, dažādas iespējas. Un otra lieta, tā kā mēs šeit runājam par tādu tuvināšanos debesīm un tām sfērām, tad Nākotnes parkā to var izdarīt fiziski, paceļoties gaisā ar helikopteru, bet ieguglējiet paši Nākotnes parks, paskatieties, kas tas ir. Sarunājiet tikšanos, brauciet, iepazīstieties un baudiet. Un paldies, jo Nākotnes parks mūs ir mazliet atbalstījis, ka mēs šo sarunu šodien varam ierakstīt. Un, protams, arī tāds aicinājums, ja kādam no jums sirdī ir, ka gribētos vēl kādu šādu sarunu dzirdēt, mūsu mājaslapā ir tāda iespēja vienkārši iemest kādu nelielu atbalstu. Mēs ieliksim arī šeit aprakstā to linku. Paldies, ja jums tas būs sirdī un jūs atbalstīsiet. Un es ļoti ceru uz kādu nākamo atkal saklausīšanos un saredzēšanos. Un Anda, tev tiešām vienotu baznīcu, savstarpējas lūgšanas, spēku turpināt un Dieva svētību visām tavām labajām ierosmēm. Un uz kādu citu tikšanos. Paldies, Aija. Paldies. Visu labu. Mierīgas sarunas nemierīgajiem.